Es bieži dzirdu, ka cilvēki saka, es gribētu investēt mākslīgajā intelektā. Pirmo reizi dzirdu tādu, es gribu investēt mākslīgajā intelektā. Ak, šausmas. Neviens cilvēks, kam ir nauda, tā nerunā tur pēc būtības, vēl vairāk ņemot vairāk, ka, piemēram, mēs ar savu uzņēmumu, kur mums ir visi tie produkti un ko mēs esam attīstījuši, tad mēs tagad veidojam investīciju raundu nopietnu, lai tur viņus pārvietotu uz tirgiem, kas nav pārregulēti kā Eiropa, tur, piemēram, Emirāti, Amerika un Indija. Tad tur nav tā, ka investori skrien pakaļ mākslīgā intelekta risinājumiem un uzņēmumiem. Tur ir jācīnās, jāpierāda sevi. Un, ja privātais grib investēt, tad privātie cilvēki ar saviem līdzekļiem arī, tad, kā mēs jau izskaidrojām, tas izklausās vairāk pēc kaut kāda skēma, ka tur tev ātri nopelnīs naudu, ieliks mākslīgajā intelektā, tam nevajadzētu ticēt nekādā gadījumā.